Čau! Aplikācijā ir ienācis jautājums par stiepšanos, ja ir sāpīgi ceļi. Tāpēc mēģināsim uztaisīt šo stiepšanos, nebalstot sevi, savu ķermeņa svāru uz zemes, uz ceļiem. Vai tu esi gatavs? Tad mēs arī sākam. Ieņemam pozīciju, kājas mazliet platāk kā pleci. Rokas noliksim šeit sev priekšā un veicam pietupienu lejā, paspiežot mazlietiņā ceļus uz āru ar elkoņiem. Pastiepjam uz āru, pieliekam rokas pie zemes un virzam dibenu augšā ar taisnu muguru. Tad, ja nevar piecelties ar rokām pie zemes, mēs turam rokas tik zemu, cik mēs varam, tikai lai muguriņa ir taisna un kājas ir taisnas. Ja, atkal saliekam kopā, iesēžamies tik dziļi, cik varam, pakustamies, pavirzam svaru no vienas puses uz otru, un atkal dibens mums aiziet gaisā, kājās, aizmugurē kārtīgi iestiepjas gan saites, gan hamstringi. Un izelpā atkal lejā. Un izstiepjamies augšā. Rokas maksimāli tuvu zemē, bet mugure ir taisna kā galdiņš. Un vēlreiz lejā. Un maksimāli zemu, ja? Tādā kārtīgā vardītē mēs esam iesēdušies, pakustinam no vienas puses uz otru, un atkal kājas ir gaisā. Ar apaļu muguriņu mēs uzapļojamies augšā, rokas sāķēm aizmugurē kopā, ielpā un izelpā mēs virzām uz leju, velkot plecus uz leju. Un mēs vēlreiz noiesim lejā. Apķeram ceļus un pastiepjam sevi uz augšu, pastiepjam. Un izelpā izliecam muguriņu. Un vēlreiz pastiepjam sevi uz augšu, kā kaķītis uzmet kūkumu. Un izliecam muguriņu. Un vēlreiz ieļojam kārtīgi savu mugurkaulu, pavelkam uz augšu. Un izliecam. Un aiziesim lejā. Lēnām pa vienam skrimklītim mēs uzceļamies augšā. Un atkal ieņemam pozīciju kājas mazliet platākā plecu platumā. Viens pirksgals izvirzīts uz āru. Rokas ir gar paceltas augšā, plecu platumā. Un mēs iesēžamies kājā, kurā pirksgals ir izvirzīts uz āru. Un vēlreiz saules sveicienā mēs iesēžamies lejā. Un izelpā saules sveicienā mēs virzām roku uz augšu un skatiens seko plaukstai. Un vēlreiz mēs iesēžamies lejā. Un izelpā kārtīgi izelpo augšā. Un izelpojam, iesēžamies cik vien mēs dziļi varam, jūtam, kā pastiepjās kājas, nolaižam plecas un saules sveicienā. Mēs ceļam skatienu līdzi plaukstai un pavelkam roku vēl tālāk, iestiepjot sānu. Un izelpā mēs liekam labo roku uz labā ceļa un stiepjam kreiso roku pāri, iestiepjot arī kreiso sānu. Un vēlreiz mēs šādi dinamiski saules sveicienā skatiens plaukstai līdzi un lejā. Balstam roku uz ceļa un pārvirzām pāri ausī roku. Augšā un lejā. Labi, ieņemam virzību uz priekšu. Tagad arī kreisās kājas, pirksgals skatās uz priekšu. Rokas mēs noliekam pie zemes plaukstiņu. Mēs uzceļam augšā, atveram vaļā roku un ejam cauri izelpā. Cauri kreisajai rokai, tā kā caur adatas atslēdziņu. Atveram vaļā un izelpā tā kā caur adatas atslēdziņu. Caurumiņu. Augšā un izelpā izliežam cauri. Noliekam rokas abas plaukstas pie grīdas, paceļamies augšā, sēdošā suņa pozā, gurniņi iet uz augšu, bet mēs esam elastīgi plecos un pamīdamies ar vienu kāju
ar otru papēdīti grīdā. 1. Lēni kontrolēti sajūtot, kā ķermenis pamostās vai tieši otrādi nomierinās un izstiepjās, un esi lūdzu arī aktīvs plecu zonā. Un izelpā. Labi. Otra kāja iet priekšā. Mēs pacelsimies augšā. Viena kājas virsgals skatās uz priekšu, otrs uz sāni. Jā, es tagad arī ieņemšu pozīciju otrādāk apgriezīšos, lai skatos jums acīs. Un mēs rokas paceļam augšā un vaļā, pleci ir nolaisti. Un mēs iesēžamies tagad otrā kājā. Un izelpā augšā saules sveicienā un iztaisnojam ceļu galu. Un iesēžamies lejā. Un izelpa ir augšā saules sveicienā un iztaisno celīti, ja? Iesēžamies lejā un skatiens augšā, kārtīgi iestiepjamies. Un vēl pēdējo reizi lejā un izelpā saules sveicienā. Tagad izelpā līksim kreiso elkoni uz kreisā ceļa un pastiepjam otru roku pāri un atver vaļā elkonīt. Ja? Nelaid šitā priekšā sev sejai, bet vēr vaļā saspringto plecu un savilk to krūšu kurvi iespējams uz priekšu. Un mēs uzējam augšā saules sveicienā. Un lejā uz elkoņu. Vēram vaļā elkoni arī labajai rokai. Un augšā uzceļamies saules sveicienā. Kolosāli noejam lejā. Plauksta ir pie grīdas. Un mēs atveram atkal vaļā pleciņu un izlaižam cauri rokai. Ielpā un izelpā. Un vēl 2 reizes kārtīgi ielposim un izelpā. Un pēdējā reize augšā un lejā izelpā. Labi, abas plaukstas pie zemes un vēlreiz paceļamies augšā, iespiežam papēdīšus pa vienam grīdā un pleci arī ir elastīgi. Pienākam ar pēdām pie rokām un paliekam uzkavējamies lejā, pilnībā atslābini mugurkaulu lejā. Pakustinies no vienas puses uz otru, pakrati ar galvu, jā. Pakrati ar galvu, nē. Pakrati ar galvu, jā. Un augšā pa vienām skrimslītim mēs nākam lēnām. Augšā ielposi, lejā paliekam saliektām rokām, bet vēram vaļā. Vēram vaļā sev krūšu kurvi un pakustinam uz ārpusi, savalkot lāstiņus kopā, pavaram vaļā tos saspringtos krūšu muskulīšus. Un sadosim rokas aizmugurē kopā. Sadodamies rokās, ja nevar sadot rokas kopā. Tas ir mājas darbs katru dienu no rīta vai vakarā veikt šo kustību ar vienu ar otru roku. Lai mēs varētu sadot rokas kopā. Mēs nevaram sadot rokas kopā, tad, ja ir savilkti pleci, vai krūšu muskuļi, vai mugura, vai viss komplektā. Un izelpā. Un vēlreiz sadodam rokas kopā. Labi. Pastiepsim arī galvu, kakla muskuļus uz vienu pusi. Ielpa un izelpā uz otru pusi. Un vēlreiz ielpā. Un lēnām izelpā. Pastiepim arī pa diagonālīti ar skatienu it kā uz savu gurniņu. Un vēlreiz izelpā. Ielpā un izelpā. Un mēs vēlreiz ielposim augšā, noturi
Noturi elpu un kamēr es runāju, tikmēr lēnām caur muti pūt ārā gaisu un virzi spied rokas kopā. Kamēr mana balss skan pūt ārā, un mēs paliksim sirds zonā, izpūšam, atslābinam ķermeni, pleci taisni, iegurnis savākts, zods augšā un vēl tev skaistu dienu, jauku vakaru vai arī ar labu nakti.